Čau, labvakar! Te Baiba, podkāsts Attiecības ar dzīvi. Šoreiz es sākšu ar kādu citātu. Laimīga dzīve nav atkarīga no notikumiem, veiksmes un izdošanās. Protams, tad ir vieglāk laimi apzināties, bet ar laiku pierodi mīlēt dzīvi, mīlēt Dievu, mīlēt cilvēkus jebkuros apstākļos. Tas ir tas, kurp tevi vedu. Tas ir laimes terapijas mērķis un būtība, lai mūsu laime nav atkarīga no ārējiem apstākļiem. Lai mums ir izveidojies pieredums vienmēr būt laimīgām un pateicīgām. Mīlestība mūsos izkausē grūtumu. Āriņa atspoguļo iekšiņu. Tas ir citāts no vienas no tavām grāmatām, Inese, vai ne? Sveika, Baiba! Es pirmkārt gribu pateikt milzīgu sajūsmu izteikt par to, ka jūs esat uztaisījuši šādas sarunas tieši par attiecībām ar dzīvi, jo tas ir arī mans lauks. Es arī visu laiku pētu mūsu attieksmi pret dzīvi, mūsu pašu attiecības ar visu, kas mums ir apkārt, un lai mēs tajā visā jūtamies laimīgi. Un jā, rakstu arī grāmatas. Un viņas ir uztapušas vesels 11. Es to zinu tāpēc, ka pirms sarunāties ar cilvēkiem es esmu izpētījusi tik daudz dažādus pētījumus, ko cilvēki ir jau paveikuši šajā jautājumā, un, protams, viennozīmīgi tavas grāmatas, kuras es jau lasu gadus 10, un, ja es nemaldos, ja es tā drosmīgi varu teikt, pēc tavām grāmatām, man liekas, ir izaugusi jau gandrīz vesela paudze, sievietes, kurām runāt par laimi, par attiecībām un par dzīvi ir pilnīgi norma. Tā nav vairs ezotērika vai kaut kāda sekta vai vēl kaut kas. Tā ir norma būt atklātām par savām attiecībām un smelties pieredzi vienai pie otras. Jā, un tā ir arī tāda ļoti skaista dalīšanās, ka mēs gan šādās sarunās, gan tajās manās grāmatās, gan nodarbībās, gan dažādās tiešraidēs, visur mēs vienotrai parādam priekšā to savu skatījumu, un atkal otra sieviete dalās ar savu, un mēs kaut kā bagātinamies, un tā bagātināšanās laimes virzienā, tādā augšupējā, un tā ir tik ļoti skaista. Nu, un redz, te es arī esmu pieķērusies tai laimes nozīmei, būtībai, lai saprastu, ko tā vispār nozīmē. Mēs tā varbūt tur tādiem vispārīgiem terminiem, laime, būt laimīgai un tā tālāk, bet es tā bišķi paroku, ko nozīmē katram. Un nu jau pēc daudzām sarunām es esmu sapratusi, ka mēs esam super dažādi. Es to zināju, bet tas pavadiens jau ir viens un tas pats. Bet izpausmes ļoti dažādas. Bet man ļoti patīk no tavām grāmatām tā doma. Man arī es pat esmu diezgan liela ideālisti, un vienmēr ceru uz to labāko un pozitīvāko. Un lasot šo citātu, iedomājies, cik laimīgi būs tavi mīļie, ja viņu meita, sieva, mamma, kolēģe, māsa vai draudzene būs laimīga, pašapzinīga un mierīga. Tas ir tāds misija, tā ir tāds mērķis, ka mēs visi varētu būt laimīgi, bet tā nav tāda liela utopija. Nu, ja mēs uzņemamies atbildību katra par sevi, vai ja puiši, tad katrs par sevi, ja mēs parūpējamies, lai mēs esam ne tikai tā, lai tā higiēna ir tikai ķermeniska, to jau mēs iemācījāmies. Mammītes un tēti mums iemācīja tur zobus iztīrīt, tušiņā ieiet, matus izmazgāt, un mēs visi, neviens vairs nestaigājam apkārt smirdoši vai kaut kādi tur iesvīduši, bet redz ar tām domām, ar to attieksmi mums vēl iet kā iet, bet ja mēs iemācītos to higiēnu, ka vienkārši publiski, nav smuki runāt neglītus vārdus, nav smuki smirdēt, kā lai to pasaka tik burtiski. Un ja mēs, protam, paši notīrīties tajā brīdī, kad mums tā kleita vai tas krekls ir palicis netīrs, ja tu proti nomainīt viņu tīri, ja tu proti nomazgāties, atsvaicināties, es domāju par domām, tad ar laiku, ja mēs katrs rūpējamies par sevi, mēs izveidojam vienu tuvo loku, kas ir jau tādā laimīgā burbulī, bet tie burbuļi pārklājas. Un jo vairāk mēs būsim tādi, kas pārklājamies tajās laimes burbuļos, jo tā sabiedrība, mūsu mīļā Latvija, taču ir salīdzinoši tik maza. Un ja mēs varētu uztaisīt savu zemi, tādu laimīgu, un tas nenozīmē, ka nenotiek kreņķi. Mēs vienkārši tos netīros kreklus pret tiem tīriem, protam, apmainīt. Jā, es arī vienmēr tā domāju, ka tik daudz un dažādi
Mēs meklējam to laimi, kā tādu sprīdīšu ejam tajā pasaulē un meklējam un meklējam un meklējam. Un laimīgs tas cilvēks arī, kurš laimīgi ir atradis, vai ne? Es tevi satiku pirms gadiem 10, aptuveni, kad tu savu dzīvi pārvirzījies, tā varētu teikt, uz mūsu novadu. Jā. Tagad, Angurē, tu zini mani. Tevi zina ļoti daudzi cilvēki, ja lasot gan tavas grāmatas, gan ejot uz tavām lekcijām, kursiem, vai kā to var nosaukt, uz terapijām, kurās tu māci izprast, saprast un noķert, jāsaka, to laimi. Bet pastāsti man vispirms, kāds tev ir bijis tas virziens tajā dzīvē, kādā sakarā tu izvēlējies dzīvot mūsu novadā? Nu, tu zini, kā bija. Es piedzimu Jelgavā. Jelgavā, kā zināms, jūras nav, bet jums ir. Jā. Un mēs, jelgavnieki, braucām uz šito pusi, uz Rāga ciemu, uz Apšu ciemu, uz Enguri, atpūsties pie jūras. Un jau toreiz bērnībā es domāju, ka ir taču tādi cilvēki, kuri te dzīvo. Un viņiem nekur nav jābrauc. Viņi uzreiz ir laimīgi, jo viņiem ir jūra. Un tā es 22 gadus jau dzīvoju pie jūras, 15 gadus Jūrmalā, dubultos, un tagad esmu pārnākusi pilnīgi ļoti tuvu Engurei, blakus ciemā, Raga ciemā. Mums ir sava māja, sava vieta, savs gaismas centrs, kurā mēs arī aicinām cilvēkus pie mums, lai šajā piekrastes zonā arvien vairāk brauc citu novadu ļaudis skatīties, cik mums te ir labi. Jā, es atceros, es tevi biju arī paicinājusi pie mums ar biedrību, uz skolu, ar lekciju, vai ne? Jo, manuprāt, viss, ko tu stāsti, ir tik praktiski pielietojams, piemērojams. Bet runājot par to jūru, jā, mums viņa ir. Es šobrīd esmu iesaistījusies Kultūras akadēmijas studentu projektā seriālā Riets. Mēs tur filmējamies, ļoti interesanti. Un filmēšanās liela daļa notiek Klapkalnciem Ronešos. Un vakar man Rīgas kolēģi, citi aktieri, jaunieši prasa, kā jums ir ar to jūru? Jo ļoti skan, mēs tumsā filmējam un ļoti skan tā jūras viļņa. Mēs jau pieraduši. Viņi saka, kas tas ir, šoseja? Un kas tas ir? Es saka, nē, tā ir mūsu jūra. Tur saruna vārds pa vārdam un saka, bet jūs vietējie, jūs taču baigi reti aizejiet uz to jūru. Kā jums tur ir tās attiecības? Es saku, mums viņa vienkārši ir. Tā ir ļoti interesanti sajūta, jo tad, kad es dzīvoju Rīgā, man ir 3 gadi manā mūžā tāda pieredze, ka es dzīvoju Rīgā. Un es katru, 3. dienu, vai katru nedēļas nogalu obligāti braucu pie jūras. Bet tagad es dzīvoju, 500 metri no jūras. Tā kā man nav jāiet obligāti, jo es zinu, ka viņa tur ir. Un tā labā sajūta, ka es esmu pie jūras visu laiku, tā man nepamet nevienu mirkli. Man ļoti patīk, vēsture, es esmu studējusi vēsturi, teiksim tā, un es vienmēr domāju, tas kurzemnieks, viņš dzīvo, tāpēc viņš ir tāds ar to plašo gājienu, jo tā jūra. Es par Vidieni nezinu, bet tai piekrastē, ja, tā, kad es aizbraucu kaut kur nostāk, man tāds ir tā klaustrofobija, ja, jo te ir tas plašums. Ja. Protams, humoram es tā saku, bet tā ir tāda mana versija. Mēs tā smaidīgi esam iesākuši sarunu, bet es jau teicu, ka es tev pazīstu 10 gadus, un kādā no lekcijām tu ļoti sirsnīgi dalījies ar tā brīža dzīves saviem notikumiem, kas nebija tie jaukākie, vieglākie. Ko tu esi aprakstījusi arī vienā no savām grāmatām, bet tu biji tā paziņoji, ka tu pieņēmi lēmumu apzināti, ka viss, tu turpmāk būsi laimīga. Un es nevarēju saprast, kā tas ir. Tas ir forši, es arī gribu būt laimīga un tā tālāk, bet cik tas ir viegli izdarāms. Tagad es būšu laimīga un taču gadās ķibeles, saka, Dievs, katru dienu kaut kas gadās, ja? Ne tikai fiziski, emocionāli dažādi. Kā tu redzēji to ceļu, kā tu to realizēsi? Tu zini, man liekas, ka tad, kad tu esi ievēlies bedrē, tad tev ir tikai viena izēja, kaut kā kāpīties no tās bedres ārā. Un man tieši tā arī bija. Tas bija tālais 2004. gads. Es biju zaudējusi visu, ko var zaudēt. Es biju izšķīrusi, es biju palikusi viena. Priekš manis tas bija briesmīgi, jo man ģimene ir pati svarīgākā. Es nezinu, man liekas, jā, viss svarīgākais. Un te pēkšņi tu attopies, ka tev nekas neiet tā, kā tu gribi, un lūk tie apstākļi, kurus varētu saukt par laimi, nekā no tā man nav. Pilnīgi nekā.
Un tad es visā tajā viducī sapratu, ka neko es nemāku izdarīt, bet es varu apsolīt Dievam pati par sevi parūpēties un nekļūt kādam par nastu. Un es izdomāju, ka es varētu būt laimīga un dzīvot Dievam pa godu. Viena lieta ir apsolīt, otra lieta ir nākamā rītā pamosties un nekur tās laimes nav. Bet tu toties esi solījis, un tad tu no rīta velti laiku, lai uzskaņotos uz laimi. Un tas ir vienalga, ko mēs darām. Nu, kāds, nezinu, es, piemēram, ieju dušā, uzliek smuku mūziku, padzeros kaut ko garšīgu, siltu un visu, un jau labāks garstāvs, paskaties laukā, un tu kaut kā piedomā, lai tu tiktu pie laba garstāvokļa. Nevis, ka tu pamosties un dzīvo, nav mana diena, man šodien netraucējiet mani, man šodien slikti. Nu, tā jau tu vari mēnesi nodzīvot, ka tev slikti. Bet tu paskaties, tā kā mēs sākumā runājam, un nomaini to kreklu pret tīru. Un dari kaut ko, lai pats sev radītu to labo sajūtu, jeb labsajūtu. Un ja šādi sāk darīt vienu rītu, nākamo, pieskatīt sevi pa dienu, pieskatīt sevi vakarā, tu iemācies, tu kaut kā pierodi, tev rodās prasme būt laimīgam visos dzīves notikumos. Tu apzināti veido savus ieradumus, tā kā violi noskaņo sevi pirms lielā koncerta. Precīzi. Vai ne? Jā, nu, es jau tev esmu stāstījusi, arī es esmu braukājusi daudz kur, teiksim, ar savām fiziskām sāpēm, traumām, kuras nevar, fiziskām labot. Esmu braukusi kādu laiku un meklējusi dažādas palīdzības, un arī man dzīvē ir sanācis saskarties ar cilvēku, es pat nezinu, kā lai nosauc, kurš palīdz citiem, un arī viņš ieteica šo sākt ar sevi. Tā ir psihosomātika vai kaut kas tam līdzīgs, es pat nezinu, kā to sauc, jā. Tas lelīšu princips, ka tu sāc ar sevi un pa vienai kārtiņai lobi nost. Sakārto savu iekšiņu, sakārto vidi ap sevi. Jā. Pasties, vai tev nagi galā ir tīri, kājas nomazgāts. Un tad spēr nākamo solīt, pasties, vai zem gultas nav putekļi, un tad, vai tev ārā celiņš ir mājās noslaucīts, un tikai tad vari pabāzt galvu uz ielas un sākt tur kaut ko darīt, ja? Un kur nu vēl mācīt cits dzīvot? Jā, tā ir dzīves patiesība, un īstenībā tas ir jāņem vērā arī mūsdienās ir ļoti daudz šo mācītāju. Es nezinu, kā lai nosauc coachu, mentoru, lektoru. Es nezinu, vai tas ir manā burbulī tā, vai tas ir visu burbuļos tā, ka man liekas, ka tagad atver sociālos tīklus un visi māca dzīvot. Un tad pat tiešām ļoti klaji ir redzams, vai cilvēks to ir samācījies tikko kādā citā vietā izlasījis un vienkārši atkārto, vai viņš patiešām ir izgājis tam cauri un pudu sāls izēdis un to asfaltu pagrauzis, lai saprastu, ko viņš vispār runā, lai viņš saprastu, ko viņš citam cilvēkam iesaka. Un, ja pilnīgi godīgi, vai tu vispār tā drīksti kādam kaut ko ieteikt, ja tu pats neesi tam cauri gājis? Tāpēc, klausoties ļoti daudz citus podcasts, arī es izvēlējos šo variantu, kur es klausos citu pieredzes, kur tas pudu sāls ir ēsts un ēsts un ēsts, un tev pietiek drosmes ar to dalīties ar citiem un vienkārši stāstīt savu stāstu, un arī to sadaļu, kur rodas šī pozitīvā attieksme. Ja? Arī manā gadījumā es varētu staigāt un žēlot sev visu atlikušo dzīvi, bet es esmu satikusi tik kolosāls cilvēks, tik kolosāls dakters, tik kolosāls apkārtējos cilvēks. Un kā jau es vienreiz stāstīju, fotografējot dziesmu svētkus, ja es tur kaut ko iespringu, ka man grūti fotografēt, un dēļ manas rokas Aivis ir sagatavojis man fotoaparātam speciālu tādu sistēmu, tādu rokturi, tad es fotografēju, un man blakus pieskrien gājienu fotografējot puisis, kuram nav plaukstu, nav delnu, un fotografē, un dzīvo, un vēl pasmaid uz mani. Un es palieku kā vienkārši, protams, lielām acīm. Un vai pēc tādas satikšanās es kādreiz atļaušos žēloties par dzīvi? Nekad. Salīdzināšanās varētu būt ne tikai laba, citreiz arī, tā nodara
Ne tik labi, ja, bet principā ir jāpaskatās un jānovērtē to, kas jau ir mums dzīvē. Vai tā nav? Nu, tu esi īstenībā apbrīnojami, jo es tevi pazinu jau 5, 6 gadus, kad es uzzināju par tavu roku. Man nekad nebija ienācis prātā, varbūt arī nepētu tik ļoti cilvēks, bet tātad tu esi tik vesela, cik veselu tu mums sevi parādi. Un, ja cilvēks nestāsta, tev, hello, man ir šitā, tas arī nepievērš uzmanību. Un, ja es skatos tev acīs un skatos, cik tu esi varoša un visu daroša un tā tālāk, kāda man starpība ar cik rokām tu to dari? Un tas ir arī apbrīnas vērts, ka jā, mēs ejam cauri kaut kādiem saviem grūtumiem. Dažreiz tie grūtumi ir ārēji redzami, dažreiz tie grūtumi ir tādi, kuri nav pat nojaušami, bet mēs to izejam tā, ka kopumā mēs esam savā veselumā ar visām ēnas pusēm. Jo nav jau tā, ka arī kādam ozolam vai liepai būtu tikai gaismas puse. Nē, mums ir arī ēnas, mums ir arī sāpes, mums ir arī grūtumi, un tur jau ir tas skaistums. Tur jau tā ozola pilnība ir. Tur tā mūsu dzīves pilnība ir, ka mums ir viss, un mēs to dzīvi mīlam. Tā ir. Runājot par sevi, man ir jāsaka, ka mana mazā ķibelīte ir viens no maniem lielākajiem motivatoriem. Man ļoti patīk sportot arī jaunībā, bērnībā, un es to darīju un kustējos, bet šī konkrētā lieta man to liek darīt vēl vairāk, lai nezaudētu to, kas ir. Taisnība, un lai būtu spēks visā pārējā ķermenī, to, ko nevar izdarīt dēļ tā, kas ir atgadījies. Tieši tā, un es arī tavā sarunā atbildēju vienā sadzirdē, ka tu arī tu rūpējies pati par sevi, kad izlēmi būt laimīga, lai nekļūtu citiem par nastu, ja tad tu zini manu to vienmēr teicienu, kad arī mēs, kad daudz runājam ar bērniem, es saku, mīļie, es darīšu visu iespējamo, lai cik es esmu spējīga izdarīt, lai jums par mani nebūtu fiziski jārūpējās. Es minu vienmēr to piemēru par pamperiem. Ja? Kad viņi ir maziņi, mēs mainam viņiem pampers, un lai Dievs tā klāt, viņiem nekad nebūtu jāmaina pamperi mums. Un ko es varu darīt tās lietas labā, to es darīšu visu savu dzīvi. Ja? Bet, dzīve neparedzam. Dzīve neparedzam, pieņemsim visu, kā būs. Jā. Vai tu esi gatava pastāstīt arī par savu grūtāko brīdi dzīvē, par bērniņu zaudēšanu? Jā, es jau teicu, ka ir dažas tādas lietas, kuras nav redzamas. Viņas iekšēji sāp tikpat ļoti, bet viņas nav redzamas. Un manā gadījumā tā bija, es 28 gadus nevarēju palikt stāvoklī. Un tagad, kad tu atskaties, liekas, kas tev pa nelaimi, dari to, ko visi, un būs bērniņš. Bet man tā nenotika. Man nevarēja atklāt nevienu īpašu vainu, man nebija medicīniski pierādāma lieta, ka jā, dēļ tā tev nevar būt bērni. Un jo gadi vairāk nāca, jo tas viss kļuva uztraucošāk, bet, protams, arī medicīnā auga un kļuva gudrāka, un tad jau viena operācija, un viena hormonterapija, un viena stimulēšana, un visu, var sakot, ko visu man piedāvāja, to es visu darīju. Paralēli vismaz garīgais ceļš, jo tieši tāpat kā tu par savu roku saki, es arī varu teikt, ka pateicoties šim manam grūtumam ir tapušas pēc tam visas manas grāmatas, jo es jau nebūtu tā urķējusies pa dzīvi, ja man viss būtu kārtībā. Un tā es nonācu līdz 46 gadiem, kad es pirmo reizi paliku stāvoklī ar devīnīšiem. Bet, diemžēl, acīm redzot, dēļ visām manām operācijām un dēļ visas manas ķermeņa uzbūves, viņi nevarēja divatā izaugt līdz pietiekoši lielai attīstībai, lai piedzimtu laikā, un viņi piedzima priekšlaikus. Es piedzemdēju bērniņus, no kuriem viens uzreiz uzgāja debesīs, un otrs nodzīvoja 2 nedēļas. Un šī pieredze, protams, bija arī ļoti skaista. Bet kā mammai, kā sievietei arī ļoti, ļoti grūta, jo tu jau nezini, vai būs vēl. Vai tev būs vēl kāda iespēja? Man ir 46 gadi, es šobrīd zaudēju savus vienīgos bērnus, un vai man būs kāda iespēja vēl uz kaut ko tādu, vispār pretendēt, saņemties, cerēt. Un tādēļ es
atklāju vairākas ļoti svarīgas priekš sevis pieredzes. Piemēram, pirmā milzīgā pieredze ir, ka var saspiesties kā pingvīni kopā un ģimene kļūst stiprāka. Vīrs kļūst nenovērtējami jaudīgs, tad, kad tev pašai nav spēka, un viņš ir blakus, kas pasaka priekšā, ko darīt, kā izturēties. Viņš paceļ klausuli, tad, kad tu to nevari. Viņš runā ar citiem, tad, kad tu esi zem segas. Bet viņš bija arī tas, kas man mācīja priecāties par to, kas ir, nevis bēdāties par to, kā nav. Un tā man bija milzīga atklāsme. Kā vispār tādā brīdī par kaut ko var priecāties? Pirmkārt, vai drīkst priecāties? Un tad Toms teica, bet padomā, tu gribēji kļūt par mammīti. Tu kļuvi. Tu gribēji piedzīvot gaidības. Tev bija. Tu gribēji piedzīvot dzemdības. Lūk, tu turēji rokās savu bērniņu, tu zini, kā smaržo tikko dzimis bērniņš. Tev tik daudz pieredzes, tik daudz skaistas pieredzes. Galu galā tu viņus satiki. Un viņi piedzīvoja savu pilnīgo dzīvi ar piedzimšanu, dzīvošanu un nomiršanu. Tāpat kā mēs visi. Tikai tas laiks viņam bija 2 nedēļas, mums, cik būs lemts, nezinām, bet nevienmēr tie ir 100 gadi, ko mēs varētu gribēt. Vēl bija man interesanta pieredze, ka manā galvā sāka skanēt skaņas, nezinu, balsis, tā var teikt. Un es domāju, ka es jūgu prātā. Arī bija iemesls pietiekams, lai sajūgtu prātā. Es jau domāju, ka man ir jāiet uz psihoneiroloģisko slimnīcu. Bet atkal mans vīrs man saka, tu vienkārši pieraksti to, ko tu tur dzirdi. Un tā bija viena maza puisīša balstiņa, kas man visu laiku jautāja, mamīt, kāpēc notiek tā? Vai tas šitais ir tā laime, pa ko tu raksti savas grāmatas? Vai tas šitā notiek un šitā? Un viņš tagad tāds joku pēterīts, tā smieklīgi runā, pat nevis tā sērīgi, bēdīgi, vai man tur tādi kapu zvani tur zvana. Nē, viņš kaut ko tur... Tagad tāds prātu nepamet, jā. Pilnīgi visu laiku tu vari atsciet, tu gribētu aizmigt, tu nevari, jo viņš tur runā, tu celies augšā, viņš tur runā, visu laiku runā, es domāju, jukšanas pazīm viss. Bet Toms saka, vīrs man saka, tu ņem raksti. Un es sāku rakstīt, un tad jau tu ieiet radošā plūsmā, un tā tapa grāmatiņa. Mamīt, kāpēc tā? Un pašās beigās bija ļoti skaists pagrieziens, ka pēkšņi no tā bērniņa mutes skan, mamīt, tu būsi ļoti, ļoti laimīga. Pa Ziemassvētkiem tev piedzims dēliņš, un tev tā būs kā Kristus atnākšana. Un man nākamajā gadā, 7. janvārī, kas ir pareizticīgo Ziemassvētki, 10 no rīta, dzimst Kaspars, skan baznīcu zvani, spīd milzīga saule, un tas bērns bļauj. Jo tie mazie jau nebļāva. Viņi bija tik švaciņi, ka nē. Bet šis ir vesels, liels, normāls bērns, un tagad viņš ir jau 10-gadnieks, futbolists, spēlē klavieres, mācās angļu valodu, labākais klasē pēc sekmēm, var sakot, viss ir ideāli. Un šādi var izveidoties tāda pilna apļa pieredze, ka tu no sākuma ej garus gadus līdz tam, lai viņus satiktu, tad atnāk dvīnīši, un pēc tam atved Kasparu. Klausoties tevi, es tieši gribēju uzdot šo jautājumu, kā tu izsēroji, kā tu tiki kā sieviete galā ar tām sāpēm, bet tad es sadzirdēju, ka tu nebaidījies dzirdēt savu iekšējo balsi, un tā tapa šī grāmata, tas bija tavs tāds sērošanas process. Ne tikai, es ļoti daudz raudāju, es ļoti daudz gāju uz kapiem, man vispār uz kapiem es gāju kā uz bērndārzu. Man vajadzēja, un es nekaunējos to darīt, es nekaunējos par to runāt, ja kāds man kaut ko jautāja. Galu galā es arī vadīju vēl seminārus par to laiku, vienīgi es to darīju kopā ar Tomu. Un, ja es sāku pēkšņi raudāt, tad viņš pārņēma stafeti un runāja tālāk, kamēr sakal nomierināos un tā. Bet es gāju cauri pilnām sērām. Vienīgi, tad, kad es sāku gaidīt Kasparu, tad es apzinājos, kur domas tur enerģija un ka es vairs par graujošo vairs daudz domāt nedrīkstu. Un tad es iemācījos visas tās prakses, ko tagad jau mēs gudri saucam, kā vadīt domas un prātu. Jo, protams, ka man bija bail. Man bija nenormāli bail par to, ka viņš aizies tieši to pašu taciņu. Jā. Un ko es darīju? Es radīju sev mantru, kuru skaitīju skaļi, lai tās bailes atkāptos. Un skandinot visu laiku to afirmāciju, jeb mantru, tu kaut kā
pieliec, nezinu, to savu apziņas vai zemapziņas trauku pilnu ar to jauno realitāti, uz kuru tagad ej, nevis kreņķējies lūk par to, kas bija, bet jau radi to, kas nāks. Tātad domas tomēr vada veido mūsu realitāti, man jāsaka. Nu, pilnīgi noteikti, un jāapzinās, ka prāts ir mūsu instruments, kuru mēs vadām. Un ja mēs nevadām prātu, tad tas būtu tas pats, kas ieslēgt motorzāģi un teikt, uzmanieties, es tam nezinu, kur viņš skries. Nu, nē, mums ir jāvada prātu. Gal galā Skarleta ar savu teicienu par to es domāšu rīt, mums to jau ir pateikusi gadsimtus atpakaļ. Jā. Es kaut kur dzirdēju salīdzinājumu arī kādās lekcijās vai pie tevis vai kaut kur citur, jā, ka prāts ir kā tāds pajūgs, jā, un mums ir jāiemācās būt ļoti labiem kučieriem. Ja ne, tas auļos visādos virzienos un pie kraujām un būs graujoši, jā. Jā, nu, klausoties tevi, man vienmēr ir, protams, ir skumji, jā, bet man ir ļoti liels prieks, ka tu dalies ar šo pieredzi, un tas dod cerību citām sievietēm, ģimenēm, jo tā ir pieredze un pieredze. Saki, kā ir šajā laikā? Es arī sekoju, protams, līdz visām tavām aktivitātēm digitālajā vidē. Vai cilvēki māk vēl sarunāties, kā tev liekas? Tā kā mēs tagad runājam, mēs ar tevi esam pieraduši sarunāties, ja? Bet cilvēki nav jau tādas tā kā maskas salikuši, viņiem ir ērtāk šajā sociālajos tīklos uzturēt attiecības. Es domāju, ka tagad ir otrāda tendence, ka mēs gribam no tiem tīkliem prom tikt, bet vairs nemākam to izdarīt. Mēs ļoti gribam reālas sarunas, mēs ļoti gribam satikties. Vienīgi ir informācijas ātrums un notikuma ātrums uz ierāvis tik ļoti, ka mēs vairs nesaprotam, pa kuru laiku. Tad, lai es satiekos ar tām māsām, mācīcām vai aizbraucu pie mammas vai tiekos ar draudzenēm, jo liekas, ka agrāk laika bija vairāk. Un tagad tu esi tik ļoti lielos notikumos, un to nevar saprast, vai tie ir ekonomiskie apstākļi, vai tie ir iespēju un informācijas šis ātrums, bet katrā ziņā kaut kādā virpulī mēs esam, kur tas diez vai bija ļoti apzināti, ka mēs tur nonācam. Tas vienkārši kaut kā tagad ir panesies, un mums ir vieglāk aizsūtīt apsveikumos tur kaut kādu emoju, jā, kaut kādu tur zīmīti, bučiņu, kaut ko, un nevairs varbūt pat piezvanīt, nevairs aprunāties, nevairs apsēsties, nav laika. Un tagad lielākais, man liekas, tāds solis vai tāda gudrība ir, kā dabūt atpakaļ to laiku, kā būt pie dabas, kā būt pie šīm sarunām, kā būt atpakaļ mieriņā un nepaņemt to telefonu. Vienkārši, lai viņš tur ir, tu nepaņem viņu. Man ļoti, jā, šo es esmu ievērojis arī pat, un tu jau zini, es esmu cilvēks, man vajag sarunas, un kad attiecības, jā, beidzas vai uzturās WhatsAppā, tur kaut kādos emociju zīmēs, tas nav mans, tas nav mans. Un arī pie manis, kad brauc uz radošo sētu cilvēki, es vienkārši tā fanoju, un mēs runājam, un tā pasaule pienāk tik tuvu, un katrs dalās, ar ko viņi dara, kur viņi dzīvo. Un liekas, tāpat, jebkura pilsēta ir pēkšņi tik tuvu, un tu aizbrauks tur, un tev būs ko satikt, ja? Nu, latvietim ir taču jātais lielāki galdi, nevis augstāki žogi, ja? Mēs jau tā esam maz. Un tās sarunas veicina to tuvību, to izpratni, ka mēs tomēr esam viena ritīgi forša tauta. Nu, nav šaubu nav, un mēs arī esam tādi, kas darbojās. Nevis tikai runā, bet darbojās. Jā, Ines. Un mēs arī satiekam caur šādām sarunām dažādas šīs vērtības sistēmas. Vai ne? Taisnība. Pilnīgi katram tas ir savādāk, ja? Mēs, kā jau es teicu, esam tādas ideālistas. Mēs uzreiz redzam, ko varētu darīt. Nu, notiek tā ķibele. Mēs kaut ko darām. Tas sērs, protams, viņas būs tur kaut kādas skumjas par to, kas ir noticis, bet momentāli kā risināt, vai ne? Jā. Tev taču ir tieši tāpat. Man precīzi tāpat. Visos notikumos, gan ir sēras, gan, kad ir, trūkums, nauda pēkšņi nav, vai tev pēkšņi ir jāatrisina kāda situācija, vai rados, vai dzimtā kaut kas ir, tu ķeries klāt un dari. Nu, ko tu tagad, labi, tu paslīdēji, iekriti peļķē. Tas nav negods. Tu celies augšā, pārvelc to kreklu, bet ja tu vaļājies nedēļu pa to peļķi, tad gan ir jocīgi. Vai ne?
Tieši tā. Nu, tad pastāst atbildi uz man to jautājumu, ko es te meklēšu, un arī turpmākās sarunās uzdošu cilvēkiem. Kā tu izjūti savas attiecības ar dzīvi? Vai tu esi apmierināta? Jā, vai viņas ir labas? Man ir ļoti labas attiecības ar dzīvi, jo man ir ļoti labas attiecības ar Dievu. Es Dievu uztveru kā radītāju, ka viņš ir visu šo radījis, un es esmu bezgalīgi pateicīga. Man vienkārši ir tā, ka es esmu tādā mirdzošā, sajūsminātā pateicībā pārsvarā sava dzīves laika, varētu teikt 90% no sava laika. Es vienkārši esmu bezgalīgi pateicīga par to, kā plaukst lapiņa, pirmais tauriņš, vēja plūsmiņa. Man liekas, tas tāds brīnums, kas te viss ir radīts, un es nesaku, ka es tāda visu mūžu esmu bijusi, bet tagad, kad es tā jau protu novērtēt un apzināties, man liekas, tas ir tāds brīnums, ka to visu varam piedzīvot. Un atslēgas vārds ir apzināties, vai ne? Kaut kādā vecuma posmā mēs nonākam pie tā, kad pēkšņi mēs saprotam, ka mēs varam būt gan šis prāta kuķieris, gan izvēlēties attieksmi, ar kādu no rīta sākt savu dienu, lai vai kas būtu noticis. Un ar kādu mieru ieraudzīt to plaukstošo pumpuru un visu pārējo sev apkārt, vai ne? Un es ticu, ka mēs veidojam paši savu dzīvi, jā, arī latvieši ir teikuši pats savas laimes kalējs, un arī ļoti daudz pasakās mums par to tiek stāstīts, ja kā skudriņi tev palīdz grūtākajā dzīves mirklī, jo kaut kad tu palīdzēji viņai, neapzināti, apzināti, un arī kad tu pieminēji Dievu, Dievs arī katram ir pilnīgi kaut kas cits, kādam tas ir visums, kādam tā ir pati dzīve, kādam šeit mēs nerunājam vispār par konkrētām reliģijām, par to nav stāsts. Es joprojām uzskatu, ka viņš tur ir viens, bet tikai tās durvis, pa kurām nonākt pie šī apzinātā mirkļa, ir dažādas, jā. Caur ciešanām, caur izpratnēm, caur lielākām, mazākām mācībām, bet vienalga mēs tur nonāksim, vai ne? Tā ir taisnība, un galvenais, man liekas, nesāk domāt, ka tikai tas mans ceļš ir pats vienīgais un pareizākais. Un vēl ķildoties un nedod Dievs karot par to, ka tikai mana reliģija ir tā īstā. Jā, es tev pilnībā piekrītu, un man jāsaka tā, ko tu teiksi par to foršo teicienu? Happy wife, happy life. Laimīga sieva, laimīga dzīve. Vai tur nav kaut kāda diskriminācija bišķiņa vai? Nē, tur ir ļoti skaidra sievišķā un vīrišķā lomas sadalījums un saprašana, ko katrs dara un kādi mēs esam. Gan kādas mēs esam sievietes savā sievišķībā un kādi vīrieši savā vīrišķībā, tā ir milzīga atšķirība. Un sievietes patiešām ir ļoti tādas vērstas uz attiecībām, vērstas uz sajūtām, uz jūtām, un vīrieši vairāk uz mērķi, uz mērķtiecību, uz darbiem konkrētiem. Un tāpēc, ka mēs esam tik jūtīgas un arī veidojam tās attiecības, tad patiešām, ja mēs viņas izveidojam laimīgas, ja mēs esam tādas augšup ceļošas un iedvesmojošas to vidi, ja mēs tādu esam radījuši, tad, protams, ka visiem ar mums ir labi, vīram pats pa sevi. Jā, viņš jau arī tad jūtās ļoti daudz devis un ieguldījies, kad viņš redz to smaidu. Zini, kā ir ar vīriešiem? Tad, kad tu esi nelaimīga, vīrs domā, ka tas ir viņa dēļ. Tieši tā. Tad, kad tu esi laimīga, viņš arī domā, ka tu esi viņa dēļ. Vai ne? Jā. Un ja mēs vēl neaizmirstam pateikties, tad tas vispār ir brīnišķīgi, ja? Bet pateicība arī ir lieta, kas ir jāmācās, man liekas. Ne tikai par to, ko mēs runājām, par novērtēt to, kas tev jau ir, bet pateicību otram cilvēkam. Es zinu, ka es arī parasti pēc pasākumiem, kaut kādiem foršām izrādēm vai vienalga, ko es daru, es vienmēr apzinos, ka es nevaru neko no tā izdarīt viena pati un ļoti, ļoti no sirds pasakos ikvienam iesaistītajam cilvēkam. Ja? Kādam tas parasti ir pagāru vai vēl kaut kas, bet tā ir norma. Cilvēks ir nācis, līdzējis, veltījis savu laiku, un mazākais, ko es varu izdarīt, ir pateikties. Vai arī apkārtējai pasaulē visumam es varu pateikties, ka es varu runāt, kustēties, elpot, būt.
Jā, man liekas, ka tā ir tāda ļoti patīkama mijiedarbība, ka es no tevis saņēmu un es tev atdevu. Dodie viņas otram doti, ne no otra mīļa lūgti. Un šitas ir tas, ka es dodu savu pateicību, savu smaidu, savu prieku, savu laipnību, savu to higienu, ko tieši mēs sākumā runājām. Es jau varētu ar tevi vairākas dienas runāt par laimi un laimi un laimi, kaut arī es ar citreiz esmu saņēmusi kompliments, uz kuras planētas es dzīvoju, vai arī, pēdiņās kompliments, vai arī... Nolaidies taču uz zemi. Jā, nolaidies uz zemes, jā. Bet tas viss ir humors, un es ar mieriņu to visu uztveru, bet... Vai tā ir taisnība, ka mums arī kā sievietēm to milzīgo lielu procentu laimes daļu, jā, dzīvē, sniedz tā mammu būšana? To tu jautā man, ja? Jā. Pēc visa šitā, ko es jau tev tikko izstāstīju, man tas ir tāds piepildījums, lai gan, ja tā secīgi ir jāsadala, tad man vislielākais notikums dzīvē bija satikt Tomu, savu vīru. Un tad es kļuvu, varētu teikt, pilnīgi laimīga. Un mēs arī tā noformulējām, ka ja mums vēl kaut ko dos pie tā mūsu laimes, ja mēs varēsim uzcelt māju, ja mēs varēsim apbraukāt pasauli, ja mēs varēsim piedzemdēt bērniņu, ja mēs varēsim to, ka tas viss būs mūsu kopā radītais vēl kaut kas skaistākais, lai tā mūsu laime būtu vēl lielāka. Un tagad, kad mēs esam, ka mums jau ir Kaspars, tad mēs varam baudīt to, ka mēs abi esam radījuši kaut ko tādu, par ko ir bezgalīgs prieks, bezgalīga laime. Un, protams, ka viņš mums ir dzīves centrā. Kur tad mēs liksimies? Protams, kā bija bērna centrēta ģimene mums ir. Ja, ļoti labi, ļoti labi. Man tas prieks jau ir tā kā aiz muguras. Tev no rokām slīd, tev jau tukšā ligzda veidojās. Jā, un lai nebūtu šīs tukšās ligzdas sindroms, man ir suņi, kaķi. Jā, kāds jau ir jāķemmē. Protams, es to saku kā humoru, bet kādreiz, kad man viņi visi bija maziņi, es nebiju spējīga domāt to, ko es domāju šodien, jo man likās, ka tad, kad viņi izaug, un tad ir miers mājās. Bet ar šodienas prātu, ja, tad jau saprot, viņi izaug, jā, bet tas jau nemaina neko. Ja. Ne no sirds, ne no klēpja, viņi jau nav ārā, visi viņi tāpās sajūstās dzīvo līdz mūža galam. Tieši tā, tie bērni paliek bērni, un es esmu sapratusi, ka man ir jāuzticās tam, kādus mēs viņus esam izaudzinājuši, jāuzticās, ka viņi izdarīs pareizās izvēles, ies labus ceļus dzīvē, un viss, ko es varu izdarīt kā mamma, atstāt durvis atvērtas. Jā, lai viņi zina, ka tu viņus mīlēsi, lai kur viņi atradīsies. Lai kas notiktu, un ka viņi drīkst braukt šurpa vai izstāstīt, vai vienkārši pabūt un nestāstīt neko. Un redzīju, asarē jau ir, jo tā ir laime, tā mammu būšana, ja, un nav tā tukšā līgsta, kaut kā vai ne, bet ir forši, ka tu par to zini, ka tāds sindroms eksistē, un jau priekšlaicīgi domā, kā sev no tā pasargāt. Ja. Labi, mums ir arī vēl jaunkundze, ja, te pa māju grozās, un es nemaz nevarētu savu dzīvi iedomāties, kāds būtu, kad viņi mums nebūtu. Jā, tas ir brīnišķīgi. Ja man būtu burvju nūjiņa, un es varētu tev piedāvāt kaut ko tavā dzīvē mainīt, kādu notikumu, kādu jebko, vai būtu kaut kas tāds, ko tu izvēlētos? Jā, es būtu gribējusi satikt savu vīru daudz agrāk. Es viņu satiku 40 gadu dzimšanas dienā, un tagad mēs kopā jau esam 17 gadus, līdz ar to tā laime ir it kā jau daudz, bet, ja es būtu viņu 20 gados satikusi vai 18. Vai tu viņu tad novērtētu? Kurš to zina, bet pasapņot ar to burvju nūjiņu. Protams. Tāpēc jau es arī āķēju to jautājumu vienmēr, ja? Un tas... Citreiz tu aizdomājies pēkšņi pats par sevi. Nē, taču nemainīt, jo mēs tajā mirklī, kad notiek tā ķibele, tu neredzi to laukumu, kas vēl tur viss uz priekšu. Ja? Tā kā futbolu spēlē, jo tu saņem to bumbu, un tu nesaņem kaut kāda ķibele, bet tu jau nezini, kāds ietekmēs visu spēli. Taisnība. Jā. Un saka Inese, man iepriekšējais viesis tev atstāja jautājumu. Cik interesanti. Jā, mēs tā sākam praktizēt, lai iepriekšējais viesis atstāja nākamajam kādu jautājumu, kas viņu interesē.
Un jautājums ir šāds, īstenībā ļoti interesants, man pašai ļoti patika. Vai ir cilvēki, kuri vienkārši nespēja būt laimīgi? Tu zini, es domāju, ka nav. Ja viņi ir psihiski veseli, var sakot, ja nav kāda konkrēta apziņas kaut kāds sabrukums, Jā. tad visi pārējie var iemācīties būt laimīgi, var praktizēt laimi, un tas ir tāpat kā par zīmēšanu vai dziedāšanu. Saka, ja tu mācīsies zīmēt, tu iemācīsies zīmēt. Tu varbūt nekļūsi par mākslinieku, bet tu iemācīsies zīmēt. Un ar to laimi ir tāpat. Ir, protams, depresīvāki cilvēki no dabas, un ir tādi optimisti, kā mēs, kuri vienkārši viņiem viegli, viņi uzšķiļās uzreiz kā tāds spičkociņš. Bet visi var trenēt un praktizēt apzinātību un nonākt pie tā miera un pie tās pieņemšanas un pateicības, ko kopsumā var nosaukt par laimi. Paldies, tev, Ines. Vienmēr ir ļoti liels prieks ar tevi runāt. Un tā tēma, principā, ko mēs šeit esam pacēluši, tā nav nekāda ezoterika, tā nav nekāda reliģija, tā ir parasta cilvēcība, kā veidot šīs attiecības ar dzīvi, kā apzināti izvēlēties tās laimīgās lietas. Un ja es tev tagad prasītu uz atvedām vēl nosauc tās kaut kādas laimīgās lietiņas savā dzīvē, kas tev veido šo ikdienu? Attiecības ar Dievu, attiecības ar vīru un attiecības ar dēlu. Brīnišķīgi. Un viss. Un es tev novēlu, lai tev apkārt ir daudz, daudz laimīgi cilvēki, lai katra sieviete, kas atbrauc pie tevis uz lekcijām, kļūst vēl laimīgāka. Nevelti tāpēc viņas arī brauc. Un darīsim pasauli skaistāku. Paldies tev par sarunu. Paldies, Baiba, paldies, Aivi, kaut kur aizkadros. Paldies jums abiem, ka jūs darat gan anguri spožāku un visu mūsu dzīvi Latvijā skaistāku. Paldies tev. Paldies, ka klausījāties un uz tikšanos jau nākamajās sarunās.